Nesenā intervijā viens no ASV prezidenta amata kandidātiem, Roberts F. Kenedijs, nosauca centrālo izlūkošanas pārvaldi par lielāko žurnālistikas finansētāju pasaulē. Varētu būt pārsteigums, taču viņa teiktie ir liela daļa taisnības. 1948. gadā par speciālo projektu direktoru tika iecelts CIP galveno operāciju vadītājs Franks Visners. Drīz tas tika pārdēvēts par politikas koordinācijas centru, jeb OPC. Pazīstama kā CIP spiegošanas nodaļa, šī jaunā organizācija nodarbojās ar propagandu un ekonomisko karadarbību, kā arī palīdzības sniegšanu dažādiem grupējumiem, kur uzdevums bija nomest ASV nepaklausīgās valdības visā pasaulē. Ar CIP svētību Visners organizēja operāciju Mockingbird. Tā bija ASV vietējo mediju veidošanas programma. Jau toreiz viņi noalgoja krietnu skaitu prominentu ASV žurnālistu, lai tie izplatītu konkrētu pavēsti. Šajā operācijā piedalījās paši pazīstamākie žurnālisti, kuru raksti parādījās simtiem dažādos laikrakstos. Patinot līdz mūsdienām, ASV spiegotāju ietekme ir tikpat spēcīga, ja ne spēcīgāka. Arī šodien ir saikne lielākiem ASV laikrakstiem, kā Rolling Stone vai Daily Beast, Foreign Policy un Wired, kā arī citiem. Visu šo mediju uzdevums ir izplatīt ASV militārā kompleksa, lielās farmas un neoliberālistijas idejas visā pasaulē. Tas neaprobežojas tikai ar laikrakstiem. Pagājušajā gadā tika veikts arī apjomīgs pētījums par mūsu visa lietotā sociālā tīkla Facebook saikni ar šo pašu CIP. Arī tur saturu un cenzūru nosaka gan bijušie, gan esošie CIP un arī FIB aģenti, kuri tad arī nosaka to, ko ikdienā redz vai neredz vairāki miljārdi ikmēneša aktīvo lietotāju. Pētījums atklāja, ka Facebook noalgojas vairākus desmitus šādu personāžu, un viņi tad ir tie, kas regulē politiski sensitīvos un citus jautājumus. Citiem vārdiem sakot, šeit cenzūra ir ne mazāka kā tad, ja tāds Facebook eksistētu, piemēram, nacistiskajā Vācijā vai tais pašos padomju laikos. Tikai vienas valdošās partijas patiesība un vairāk nekas. Tāpat CIP ir tieši saistīts arī ar lielāko pasaules internetu pārlūku Google, kur tieši tāpat tiek ietekmēti meklējuma rezultāti atbilstoši uzstādītām prasībām. Nav tā, ka tur var sameklēt visu, kas ienāk prātā, un šie algoritmi ir izstrādāti gan rūpīgi. Bet arī tas vēl nav viss. Izlūkošanas pārvaldes taustekļi stiepjas arī tālāk, caur tādām ietekmīgām organizācijām kā Nacionālais demokrātijas fonds. Tas dibināts 1983. gadā un uz papīra skaitās bezpeļņas demokrātijas izplatītājs citās valstīs. Tomēr 1997. gadā New York Times atzīst, ka šī institūcija ir domāta, lai atklāti darītu to, ko CIP pirms tam darīja slepeni. Jau 1991. gadā Alens Veinsteins, viens no fonda dibinātājiem, atzina, ka daudz ko no tā, ko darām šodien, pirms 25 gadiem, CIP darīja slepus. Respektīvi, šis fonds ir nekas cits, kā ASV izlūkošanas pārvaldes viens no instrumentiem. To patiešo finansē ASV Kongress. Viņi piešķir grantus dažādām organizācijām un personām vairākās 100 valstīs, tā skaitā mēdījiem un tā sauktiem žurnālistiem. Lielākoties tas domāts Austrumēropai un Latīņamerikai, taču pēdējā laikā viņi ir pievērsušies arī Britiem, kur iepludināti 2,5 miljoni mārciņu un finansē dažādas it kā neatkarīgas mediju grupas, kā piemēram Bellingcat. Tie ir tādi paši faktu čakari un pārbaudītāji kā mūsu Baltika. Reitera ziņu aģentūra ir vēl viens naudas saņēmējs, kā arī grupējums Reportieri bez robežām un daudz citi, kuri faktiski nevis darbojas ar neatkarīgu žurnālistiku, bet gan to pašu propagandu. Tāpat arī zem demokrātijas stiprināšanas patiesībā notiek dažādas tā sauktās opozīcijas finansēšana un nolūku pēc iespējas veikt oranžās revolūcijas. Kas zīmīgi, tad lielajā kaimiņu valstī šo fondu par nevēlamu pasludināja 2015. gadā. Kāpēc vispār runājam par šo tēmu? Kad esam sapratuši to, kas patiesībā ir šis demokrātijas nesēja fonds un ko tas dara, tad jāatzīmē, ka tā taustekļa sniedzas arī pie mums. Tas minēts kā viens no tā sauktā Austrumēropas politikas pētījumu centra projektu sponsoriem. Šis kantors nodarbojas ar propagandu par sliktajām kaimiņu valstīm. Bet vēl interesantāk šķiet tāda ziņa par to, ka šī gada martā, piemēram, pie mums viesojās Moldovas delegācija, lai iepazītos ar teritoriālo reformu. Rakstā teikts, ka tas notiek projekta ietveros ar nosaukumu Politiskās partijas, kas veic teritoriālās reformas. Un šo projektu finansē neviens cits,
kā šis pats amerikāņu fonds, jeb ASV kongress, jeb centrālā izlūkošanas pārvalde. Rodas jautājums, kas tad īsti notiek šajā valstī un kas organizē visas šīs kaitnieciskās reformas ar tālāk sekojošām mazāko skolu un slimnīcu likvidācijām? Un kas ir īstais saimnieks visiem procesiem? ASV centrālā izlūkošanas pārvalde interesējas vai pat kūrē teritoriālās reformas Latvijā? Patiešām gatavā sazvērstība. Taču realitātē mums būtu nopietni jāpārdomā, kas ir tas, kas veido mūsu ikdienas realitāti, kas apmaksā visu šo tā saukto žurnālistiku, gan lielo presi, gan daudzas tā sauktās neatkarīgās mediju grupas, kas tā pati kontrolēta opozīcija vien ir, jo naudu saņem no tās pašas silas. Pie reizes varam vēlreiz pamācīties par to, ko nozīmē reālā, ja bez struktūras pārvalde caur ietekmi, kuru mēs neredzam ikdienā, skatoties uz politiķu ampelēšanos uz skatuves. Jo labāk tas redzams tepat pie mums, kad intensīvi mēģina nomainīt vienu ideoloģiju ar citu, no Covida fašismu pārējot uz Stambulas konvencijas ieviešanu un masveidā tiražējot rakstus par to, cik slikti pie mums esot dzīvot tās sauktām varavīksnes minoritātēm, kas spiestas dzīvot kaut kur citur, kā arī gaidāmo migrantu ieviešanas politiku.